Parādās ar to aizdomā. Vai mēs jau cerējām? Nevar ielīst. Sākās! Mēs jums parādīsim 3 ainas. Problēmas 3 ainas. Visu darbību mums notiks pie psihoterapeita, kabinetā un risināt šīs problēmas. Aina pirmā. Ko darīt, ja sieva vēlu bērnu, bet pāri šī vaina nenāk. Tāpēc, ka sieva grib. Atrasiniet! Nāciet priekšā, Lūdzu, iesēdieties šajā vietā, atbrīvoties. Jā, puslābi. Glaudu zemāk. Kas viņus sauc? Esmu Kondors. Kondors. Mēs lūdzījām 5 sievākais īstenībā. Zināju, tā, stāstiet, lūdzu, Kondors. Nu, jūs zināt. Kas jūs nomāc? Nu, zināt. Nu, mana sieva. Nu, viņa bērni. Nu, Austrālijas. Vai apveidīgi? Ārzemnieki, jā. Jā, un tas jūs neatēju, jā. Tas ir, ko darīt. Un pastāstiet, ar ko jūs ikdienā nodarbojaties? Mēs esam vienākā izpētēs. Man ienāk, un viņa kādi nav. Jā, es saprotu. Bet pastāstiet, ar kā jūs guļat naktīs? Jā, labi, jā. Labi, jā. Bet nu par ko tu bērnu? Bet tie bērni, es saprotu, Nu, Austrālijas. Austrālijas, ja tādu eksotiku gribat, jā? Nu, es jau negribu par sievu gribu. Nē, neuzstājieties. Man bija tāds viens labs apaugļotājs zināms. Nils vārdā. Palīdzēs. Apaugļotājs derēs. Es jums iedošu. No Austrālijas? Vizītkarti iedošu. Vizītkarte, ja? Aiziet. Un viņš mums palīdzēs. Ej, atā. Tā nevainīgais vīrs, reizāk sievas, paņemt sievu un dod papuri un neizsaka. Tur visu līgumā ir pieminēts viens vispār uz 500 Nē, tāds. Cik labi smaržo. Jūs bet kā mums bērns kapustos? Viņa tomēr gribēja ēst, nevis adoptēt bērnu. Pirmās ainas beigas. Visi dzīvnieki nav izsējuši. Kā bija visi beigas no zālā, tad otrā aina arī
pieredzējis depresijā nomākt vīru, kuram dzīve ir bijusi drūma. Viņš jūt lēni iet. Laikam nenāk. Ļoti lēnām. Gausmas viņai ir balvas. Tok. Ienāc. O, kāds aizsim brīdīši? Sēdīt. Kā jūs būtu sauc, esmu gatava uzklausīt jūsu visslētākās vēlmes un palīdzību. Es zināju, ka es esmu gaismotājs. Gaismotājs, jā. Bet, Es saprotu. jā, bet zināju, Jā. es man ir grūti to izteikt. Visa dzīve ir daudz tik pārāk. Bezkrāsaini. Es vienkārši nesaprotu. Es vairs nevaru braukt ar mašīnu. Kā braucu, tā policisti klāt. Tiesības, sots. Kā braucu, tā policistēs stūri. Tiesības, jūs jau otrā reizi, sots. Un tā visu nedēļu. Es vienkārši nesaprotu, ko man darīt. Es nezinu, kas tev satiksmes noteikumi. Nu, tu zinu, tas tad nenopirku taču. Bet kārtoju pirms 50 gadiem, bet, zinu taču. Tā, ļaujiet man mazliet padomāt. Dzīve, brūma, neredz pareizās gaismas, darbā jums labi iet ar tām gaismām. Bet ja jūs tā sakāt, labi, kā labi, jā. Pareizo izgaismot cilvēku operā vai citu izgaismot? Bija pirms nedēļas tāda sūdzība, tā kā uzslēdzu, vieglināt uzslēdzu gaismu un sakāt, nav tā. Jā, Nekrīt leņķī kaut kādas. Skaidrs. Un es nezinu, tā gaisma man pēc tam kaut kā uzkrita vēl virsū un es pat nezinu, es atapos kaut ko. Nē, jums ir paveicīgs, jums esat pie manis atnāk. Nu jā, конечно, tāpēc Jā, ir man te ir vizītkarte viena. Aha, Es jā. iedošu, jā, tāds Oļeks. Jā, Viņš jums palīdz. vislabākais, jā. Vispār viņš ir zem Eifeļa, ir tāds, jā? Aha, jā, jā. Tur meklējiet, viņš palīdzēs. Labi, okei. Jā, tieši kā saskrājāmies, jā. Jā. Ziniet, es esmu gaismotājs. Paskatieties, lūdzu, kreisi. Labi, paskatieties, lūdzu, labi. Tā, tagad lūdzu uz augšu. Tad esiet lūdzu lāci. Tā, paskatieties, kas te uzrakstīts. Ko tu rakstīt? Neredzat, jā, labi, tagad esiet lāci. Kas šeit rakstīts ir? Nичего не Arī neko nav. Ļoti jauki. Jūs var iepriecināt jums, ka izvēs nav kādu psiholoģisku problēmu. Ko kas man kaišņo? Viņš ir strīd ar datoru. Otrās ainas veids. Ierastā vietā ceļā uz vārdu šķirtu pie psihoterapeita. Pie psihoterapeita atkal iedod cits nomāks pupiņš ar savu sūdzību. Iekšā. Sēdēt. Stāstiet, kā jūs lūdzu dēvēt, kā jūs sauc? Esmu krokodila de Pierre. Stāstiet. Tāda lieta. Es strādāju Parīzes izmalcinātākajā kažokādu
aģentūrā, salonā. Mode, Bija mode. mode pāri visam. Un jau 50 gadus es strādāju. Un es esmu izaudzis un udienējies par ādu atveļotāju nodaļas vadītāju. Tas ir nopietnas darbs, tas ir jau high level Jā, vadība, jā? Dzīve ir vienmuļa. Bet vienmuļa, Svītra balta, svītra melna, svītra balta, svītra melna. Bet vai tajā modē būtu kā augstākajā modē krāsājums? Nu, ir viss krāsājums un viss kaut kas un pat jums pakai somiņam no manas atvienotās ādas taisīt krokodilāru patīk kādu faktūru. Perfekto. Stilīgi. Perfekto, jā. Bet tas īsti nesaprot, tā jums vienmēr sakot, viss ir tumšs un pelēks, jā? Nu, vieta tāda, kā sievietes, man tā kā turīšu dot un Sievietes. Un kā es iepazīstos ar viņām, kā pastāstu, strādāju modē, tad viss ir kārtībā. Man liekas, ka jums vajadzētu, man ir prātā viens, bija tāds ziemas pārvērtības. Man liekas, ka jums tam vajadzētu. Zem eiteļa ir viens. Jūs domājat, man tā palīdzēs? Jā, jums palīdzēs. Iznāksiet kā jums cilvēks. Tad sievietes rīņķi. Nu, ja tā būs, es jums došu atlaidi 50%. Regulēs Salonā. Lūdzu, ejiet. Palīdziet. Iepriecināts. Jā. Au revoir, jā. Bonjour. Bonjour. Jā. Jā, jūs pie manis. Jā, protams. Pēc jūsu 89. gada atradas kurpītā jau visu var pateikt, un jūsu vēl nedzimuši ar mani uzvalka, viss kārtībā, es visu saprotu, tas soļ pie savas. Jā. Lūdzu, nāciet. Šito, šeit uzmērīt, šito! Jums ir labāk derēt, jūs klausies taču mani, nu? Un šis no 90. gadiem taču, tieši kā modē, nu? Taču saprotiet mani. Jā. Es tev tieši. Es tevi ņemu! Your nākotnes vairs nav pingvīnu modē. You know. Čūska teiks, Man jā. Nebija plānoti. Mēs ņemam čūsku. Thank you. Vajag, man patīk, ka ir 3 ainas un viss.